Radio Alise Plus programmas turpinājumā Ziņas bez robežām. Studijā Inga Zelča. Krievija un Ukraina nav ieplānojušas turpmākas tiešas sarunas par kara izbeigšanu. Ceturtdien par to paziņoja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Dažas dienas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps bija paziņojis, ka Kijeva un Maskava sarunas par pamieru sāks nekavējoties. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdienas vakarā jau paziņoja, ka no Krievijas nenāk nekādi signāli par vēlmi izbeigt karu. Tāpēc Zelenskis atkārtot aicināja Ukrainas sabiedrotos un partnerus izdarīt lielāku spiedienu uz Krieviju gan frontē, gan ekonomiski, pastiprinot sankcijas, kā arī apstiprināt informāciju, ka Ukraina pēdējo 2 dienu laikā Krievijai uzbrukusi ar vismaz 500 droniem. Ukraina neslēpj, ka šo uzbrukumu mērķis ir izsist no ierindas lidostas, kas apkalpo nevien vietējos reisus, bet arī daudz starptautisko lidojumu. Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa administrācija aizliegusi prestižajā Harvarda universitātē studēt ārzemniekiem. ASV iekšzemes drošības ministrija paziņoja, ka Harvarda radījusi nedrošu universitātes pilsētiņas vidi, ļaujot antiamerikāniskiem un teroristu atbalstošiem aģitātoriem uzbrukt ebreju studentiem. Ministrija arī apsūdzēja augstskolu par sakariem ar Ķīnas komunistu partiju, tāpēc Harvarda vairs nedrīkstot uzņemt ārvalstu studentus, bet esošajiem jāpāriet uz citu mācību iestādi vai jāzaudē savs juridiskais status. Universitātes pilsētiņā Kembridžas pilsētā mācās gandrīz 6800 ārvalstnieku, jeb vairāk nekā 1/4 daļa no kopējā studējošo skaita. Lielākā daļa no viņiem ir maģistrantūras studenti, kas pārstāv vairāk nekā 100 valstu. Augstskolas pārstāvji lēmumu nodēvēja par nelikumīgu un atriebīgu un uzsvēra, ka tas apdraud universitātes akadēmisko un pētniecības misiju. Zemkopības ministrija pauž atbalstu Eiropas komisijas plāniem pakāpeniski ierobežot minerālu mēslu importu no Krievijas un Baltkrievijas, tostarp piemērojot augstākus muitas tarifus un galu galā izbeidzot tirzniecību ar abām agresoru valstīm. Vienlaikus ministrija uzsver nepieciešamību kompensēt Latvijas zemniekiem iespējamos zaudējumus, ko radīs mēslojuma cenu kāpums. Kā norāda Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departaments, Latvija ir valsts bez savas minerālu mēslu ražošanas industrijas, ir atkarīga no importa un iegādājās mēslojumu no piegādātājiem Eiropas Savienībā un pasaules tirgos. Pirmdien 19. maijā ar saukli Neesi malā sēdētājs, esi signāla vēlētājs ir uzsāktas pirmās Latvijas jauniešu signāla vēlēšanas. Balsot var vienu reizi 16 un 17 gadus veci jaunieši. Balsošana notiks līdz 31. maijam 2022. platformā www.signalvēlēšanas.lv, autorizējoties caur e-klasi. Signāla vēlēšanās šogad piedalīsies 15 Latvijas pašvaldības, tajā skaitā arī Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība. Jaunieši ir gatavojušies signāla vēlēšanu balsojumam, izstrādājot savus priekšlikumus politiskajām partijām, kā arī analizējot partiju programmas. Daudzās izglītības iestādēs signāla vēlēšanas notiks konkrētā dienā, balsojumam piešķirot svētku un nozīmīguma sajūtu. Signāla vēlēšanu balsojums notiek par tām pašām partijām un deputātu kandidātiem kā pašvaldību vēlēšanās. Signāla vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti 7. jūnijā 20:01. Latgales centrālā biblioteka informēja, ka no 27. māja Bērnu biblioteka Zīlīte atsāks apkalpot lasītājus ģimenes digitālo aktivitāšu centra telpās Vienības namā Rīgas ielā 22A. Sakarā ar Bērnu bibliotekas Zīlīte telpu vienkāršoto atjaunošanu Mihoilas ielā 58 uz laiku tika pārtraukta grāmatu izsniegšana un lasītāju apkalpošana. Šobrīd notiek telpu atbrīvošana un bibliotekas krājuma pārvietošana uz Vienības namu, lai nodrošinātu pamata pakalpojumu sniegšanu būvdarbu laikā. Grāmatas šobrīd iespējams nodot uz vietas ģimenes digitālo aktivitāšu centrā vai ievietot grāmatu nodošanas kastē, kas atrodas pie ieejas no Saules ielas puses Rīgas ielā 22A. Tālrunis uzziņām 654 49 090. Ģimenes festivāls Family Fest, kurš bija plānots šajās brīvdienās 24. maijā, laika apstākļu dēļ ir pārcelts uz 14. jūniju. Pasākums 14. jūnijā tiek plānots turpat centrālajā parkā pie ledus halles no 3 līdz 7. Pasākuma dalībniekus gaidīs jautrie batuti, saldā vate, sējiņu apgleznošana, radošas meistarklases, spēļu un konkursu stacijas ar zīmodziņiem un balvām visai ģimenei. Visas piedāvātās izklaides būs bez maksas. Pasākumu organizē sociālais dienests, invalīdu biedrība Mēs kopā spēks un uzticības fonds.
Studijā bija Inga Zelča, par ziņu bez robežām saturu atbild un jaukas brīvdienas novēl Sijā Alise Plus. Projektu finansē Mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio